Mēs esam Dzidriņā, Epļu ielā šobrīd un runājam par tiem rekonstrukcijas darbiem, kas šeit notiek. Iedzīvotājiem bija jautājums, kad aizsākās darbi, tad uz laiku pārtrūka šie darbi un šobrīd atkal ir atsākušies. Vakardien bija ziņojums informatīvais attīstības komitejas sēdē, bet vajadzētu uz vietas mums izrunāties, kāda tad ir šī situācija, kādi ir apstākļi un kad izskatās, ka šis objekts varētu tikt pabeigts. Iedzīvotāji pareizi bija piefiksējuši, tad notika būvdarbi un kaut kādā brītiņā, jūlija mēnesī, tad šie darbi bija bišķiņ apstājušies, ja, samazinājušies. Tas bija saistīts to, kad realizējot šo objektu, teiksim, redzējām kaut kādas lietas, ja, ko mēs savā, teiksim, tajā skatu punktā gribējām nedaudz varbūt pakoriģēt. Uz šo brīdi darbi jau lēnām atsākās, tātad mums uz šo brīdi jau ir izstrādāti arī šie jaunie risinājumi. Viens apstākļus ir drošība, tad, ja mums līdz šim projektā bija paredzēts risinājums, kur faktiski brauktuve ar ietvi ir vienā līmenī, tad tagad, teiksim, arī vienojoties ar apakšzemes inženieru tīklu valdītājiem, esam vienojušies tomēr par šo izcelto ietves variantu. Tad ir brauktu un blakus tad ir ietve, kā jums ir pierasts pilsētvidē, kad ietve tomēr izcelta, tad arī šo gāju nošķirot no satiksmes. Ko vēl var minēt, mēs arī pašlaik atrodamies pie Dienvidu ielas, ja, un varam redzēt, ka gan šie remonta darba laikā viņš nav uzlabojies, gan arī jau viņš ir, ja pievērš uzmanību, jau radušies plaisu tīkli, iesēdumi, un ka šajā vietā mums jebkurā gadījumā vajadzētu pēc kaut kāda laiciņa atgriezties. Nu, ko nozīmē atgriezties jau pabeigtā būvobjektā? Tas nozīmē, ka iedzīvotāji, kas tikko jau faktiski ir nopriecējušies par to, ka viss ir pabeigts, ja, kad atkal atbrauc traktors, ja, un kaut ko sāk darīt. Līdz ar to mēs virzam tomēr to variantu, kad mēs uztaisam gan šo ietvi sakārtojumu un paralēli arī sakārtojam brauktuves virskārtu, tad neveicot kompleksu ielas pārbūvi, bet atjaunot tieši šo dilumu kārtu un attiecīgi jau tad kaut kādu laika posmu, ja, un šai vietai mēs vairāk varam uzmanību nepievērst. Paiesim varbūt nedaudz uz priekšu, kur bija ietve, ja, tad tur, kur izrakts un kur ir šķēmas, tur bija paredzēts šīs ietves segums un daļēji ūdens no brauktuves tika novadīts uz ietvi, pāri ietvei un to domu, ka viņam būtu jāinfiltrējas zaļajā zonā. Faktiski šī zaļā zona, mēs redzam, kad ir mālaina grunts priekšā, ja, un tad potenciāli risks, ka šajā vietā Ūdenim nav kur noplūst. Ūdenim nav kur noplūst, un kaut kādā brīdī var rasties situācija, kad cilvēks pārvietojas pa šo ietvi, ja, viņiem ir jāiet pa peļķi. Tāpēc paralēli ar šiem risinājumiem, kas ir gan ietves, gan brauktuves atjaunošana, mēs arī skatāmies, lai šo lietus ūdeni, mainītu ceļa šķērskritumu un novadītu ūdeni uz otru ielas pusi. Kad, kur mēs redzam, ir grāvis, tad tieši būve, ja, kas ir paredzēta ūdens akumulēšanai un novadīšanai. Vēl jautājums par termiņiem. Kā izskatās, kad šie darbi varētu tikt pabeigti? Jā, esošais līgums ir spēkā līdz 13. septembrim. Skaidrs, ka pie šīm izmaiņām, kuru iniciators ir faktiski pašvaldība, pasūtītājs, ka būvuzņēmējiem mums būs jāvienojas par jaunu termiņu. Tas, ko mēs esam runājuši gan ar būvuzņēmēju, gan ar autoru uzraubu, tad būvniecības procesā iesaistītajiem dalībniekiem, kad mēs šīs lietas, kas ir šeit, ja, kur mēs tagad redzam, kad ir izrakts būvobjekts, kad mums ir uzstādījums, ka šogad pabeigt. Tad ziemas sezonā mēs gribam iet atjaunot segumu ar izbūvētām ietvēm. Faktiski tagad mēs tādā trieciena tempā ejam uz priekšu ar šiem izstrādātajiem projekta grozījumiem, jo viņi vēl tur jāsaka un jāapstiprina. Protams, ka šie ir papildus darbi, kas sākotnēji nebija paredzēti arī brauktuvi, ja tas būs arī kaut kāds papildus finansējums. Varbūt labā ziņa tas, ka šis līgums ir ar Hormuzu krīzi, ja cenas bija bišķiņ pacēlušās, ka šis vēl ir līgums, kas ir noslēgts līdz tam, ja, tad mums tu vēl ir iepriekšējais izdevīgs piedāvājums. Un tāpēc mēs tās visas lietas kārtojam, lai varētu šo visu līdz rudenim arī paspēt izdarīt. Daram to trieciena tempā. Labi, jācer, ka mums tas kopīgi izdosies. Jā, paldies. Ar jūsu atbalstu noteikti.